pilnīgs politisks fufels. No tās kabatas izvelk tādu džokeru, kurā viņi tā ar zobiem un nagiem būtu iespērušies. Un te mēs, protams, nonākam stāstā par naudu. Bez viņas tūlīt sāksies vardarbība. Un tiem cilvēkiem no citas kultūras ir pilnīgi pie pakaļas, kādas tur konvencijas valsts ir parakstījušas vai nav parakstījušas. Kas pa bullshit? Pie Saeimas šodien sapulcējušies dažādu veidu Stambulas konvencijas atbalstītāji. Un ziniet, kas interesanti, tad, kad Siliņas valdība nonāk kaut kādā krīzes situācijā, vai viņai nav ko teikt, vai viņa nezina, kā darīt, viņa no tā sava krekla, no tās kabatas izvelk tādu džokeru. Un tas džokeram vārds ir Vairavīte Freiberga, kurā atcerieties, kā gada sākumā, kad Trumps kļuva par Amerikas prezidentu, un tad, kad viņi atveda viņu uz Latviju, viņi tur sēdēja tajā radio, un ko viņi pateica par tiem, kas atbalsta Trumpu? Cilvēki ļoti liels procents ir vai nu riktīgi stulbi, vai viņi vienkārši kļuvuši slinki savā domāšanā, ka viņi pat negrib papūlēties, nonākt pie loģiska secinājuma. Mīļie latvieši, labvakar! Nu lūk, un tagad ir pienācis pilnīgi tāds pats brīdis. Šis džokers atkal ir ieradies Latvijā un sāk te mācīt un kaunināt te visus apkārt tie deputāti, kas nobalsos par to, lai Latvija tur izstātos no Stambulas konvencijas, ka viņi redz ir kaut kāda tur atkal Kremļa ietekmē. Nu, tas vecais stāsts sakar par to Krieviju, pat negribās jau 100 reizi atkārtot. Es domāju, ka it kā jau pa veciem cilvēkiem nevajag sliktu teikt, bet es domāju, novēlēsim Vairavītei Freibergai ilgus veselības gadus, bet domāju, viņa jādodās to savu Kanādu un tur mierīgi jādzīvo un nav jālien Latvijas iekšējās lietās. Mēs paši šeit tiksim galā. Bet ja mēs paskatāmies, kā vispār valdība šobrīd uzvedās, Siliņas valdība, viss tā progresīvā jaunās vienotības koalīcija, vai jūs esat vēl redzējuši kādu jautājumu, kurā viņi tā ar zobiem un nagiem būtu iespērušies? Vai viņi jebkad būtu iespērušies tik centīgi taisītu mītiņus par to, lai, piemēram, samazinātu nodokļus, celtu ekonomiku, mazinātu birokrātiju? Nē, viņi ir ieķērušies kaut kādā tāda papīrā, kur jau vairāk kārtīgi atzina, ka tur 97 vai cik tur procentus, tāpatās jau viss ir mūsu Latvijas likumdošanā jau ir iestrādāts. Bet ja jau tas ir tik ģeniāls papīrs un tur trūkst tie 3%, kāpēc lai mums pašiem vienkārši to, nevis kaut kādu tur ratifikāciju, bet, piemēram, izņemt visus tos tur sociālos dzimumus un tikai to, kas tur vēl paliek pāri, kas mums trūkst, vienkārši to pielikt klāt. Tur ir vēl cita lieta. Šodienas lēmumi, rītdienas vilni! Šodienas lēmumi, rītdienas vilni! Un te mēs, protams, nonākam stāstā par naudu. Viena no šī lieliskā protesta organizatoriem pārstāv tādu centru Marta. Tāda nevalstiskā organizācija, un tāda organizācija viņas ir vairākas. Un viņas visas šīs Stambulas konvencijas ietvarā viņas saņem 100 000 miljonus eiro par kaut kādām tur telefonu līniju uzturēšanām. Un tad jautājums, par ko viņi te protestē? Varbūt viņi protestē par to, ka viņi vienkārši paliks bez naudas un viņiem būs, nezinu, kaut kādā veidā, citā veidā jāpelna savu iztiku. Eiropa šausmās, Krievijai prieks! Eiropa šausmās, Krievijai prieks! Kāpēc visu laiku šīs te dāmas un kungi, kas pa to visu konvenciju, visu laiku aiziet no tādas lietas, ka tās valstis, kurā tā konvencija jau ir pieņemta, Zviedrija, Vācija, Francija, tur kas ir vardarbība mazinājusies? Kas tur uz ielām notiek? Kā tur tas stāsts, ka vecāki baidās savus bērnus pa vakariem izlaist ielās? Ja tas ir tik ģeniāls un neaizvietojams dokuments, kā tad tā? Kāpēc tas viss tiek noglusēts? Tas tiek visu laiku, tā konvencija tiek pasniegta tā kā kaut kāds, nezinu, brīnumu līdzeklis. Tā kā, bez viņas, tūlīt sāksies vardarbība. Tūlīt tās varmākas viņas jau tur gaida, skatās Saeimas sēdes ierakstu un skatās to momentu, kad, beidzot šī konvencija tiks atcelta. Un viņi varēs, es atvainojos, iet sist sievu. Kas pa bullshit? Izstāšanās neatļauj, mūsu sargās tavu valsti. Mums taču ir tāda valsts, kā, piemēram, Zviedrija, kuru kādreiz, es nezinu vai šodien, bet kādreiz viņu sauc par Eiropas izvarošanas galvaspilsētu. Tas ir kontekstā ar visiem tiem pēdiņās bēgļiem un nelegāliem imigrantiem, kur sāka plaukt visa tā etniskā noziedzība, jo tur nāca cilvēki no citas kultūras
Un tiem cilvēkiem no citas kultūras ir pilnīgi pie pakaļas, kādas tur konvencijas valsts ir parakstījušas vai nav parakstījušas. Tas viss, vai tā vardarbība ir vai nav, ir atkarīgi tikai no viena. No iekšlietu sistēmas spējām novērst šādu vardarbību policija un vispārējais. Un vai to varēs darīt policija, tas nav atkarīgs no tā, vai valsts ir vai nav parakstījusi konvenciju. Tā konvencija ir pilnīgs politisks fufels, lai pārsvarā galvenokārt, lai dažādas organizācijas varētu ar to saņemt naudu. Noslēgumā bija diezgan ironiski, kad es gāju ar to piketējošo pūli. Sev mugurā dzirdēt vārdus, ka rekur ieradās Šlesera cūka. Tas ir tā piketā, kur tā kā pret vardarbību, pret emocionālo vardarbību, pret mutisko vardarbību, pret visa cita veida vardarbību. Tā saucās divkosība. Visu labi!